Mēs šodien esam Sijā ieročos, tāpēc, ka šī ir epizode, kura top sadarbībā ar Sijā ieročiem. Un man blakus ir Māris Sauziņš, zinošs visās jomās, ne tikai par medībām, bet arī par makšķerēšanu. Un ir maijs. Un kas medniekiem ir maijā tagad aktuāls no Sijā ieročiem? Es skatos, mēs esam sagatavojušies. Tas ir reāli sagatavojušies gaidas medībām, ja? Un ne tikai. Nē, mēs esam sagatavojušies uzlabot infrastruktūru. Un gaidas medībām. Nu, tās būs pēc tam. Pēc tam, jā. Labi, stāsti, ar ko sākam? Sāksim ar to, ka daudzos kolektīvos maija mēnesī vienošanās medībās neiet vispār. Tad ļoti labs laiks, lai uzlabotu infrastruktūru, lai pastrādātu priekš nākotnes uz priekšdienām. Tāpēc mums te ir priekš barošanas viss kaut kas. Darva nolikta, jo knišļi mostās un cūkām kā reiz pavasaris ir tas laiks, kad tīrīt savu kažolu. Starp citu, viņas visu gadu to dara. Visu gadu, bet vasarā var būt tā, ka nepienāk pie barotavas, bet aizies pakasīties. Jā. Tāpēc, ka kukainīši ir modušies un viņam rāpo pa viņu, un viņam to tagad īpaši viņš par to atcerās, jo viņam par to atgādina. Un, protams, kukainīši, kas ir cilvēkam. Jūnijas nāk, odi ir un būs, protams, nekur viņi neliksies. Par to domājam, kad agrā rīta stundā vai vēlā vakarā iesim bukos, tie odi arī būs tur gaidīs. Termosels ir viens no visefektīvākajiem līdzekļiem, kas pasargās jums tornī, un ne tikai tornī, bet arī staigājot apkārt no odiem knišļiem. Nav nekas virsū jāpūš, nekas nav jālipina, ieslēdz šito, pieliec pie somas, uzliec uz torņa maliņu. Tikai vienīgais nevajag sālpoties to, tad degunā kož bišķiņ. Nu, bišķiņ. Bišķiņ, bet baigi tā, ka neviens nemirst. Ņemot vērā, ka mēs svaigā gaisā pēc tam vai pirms tam esam arī daudz, tās bišķiņ tur neko daudz. Nu jā, jo es parasti nolieku tā, ka it kā jābūt ir tā, lai tas vējš, tavs dūmus, tā kā bišķiņ tavā virzienā pūš, nevis prom no tevis, jo tad tur, kur aizpūtīs, tur nebūs obu un pašam būs. Bet ne tā, lai gluži sejā nāk iekšā. Nu tā kā bišķiņ maliņā, lai tas dažus kvadrātmetrus, te ir pat līdz 20 kvadrātmetriem zona, kur var sevi pasargāt. Jā. Ideāli. Tas viss ir saistīts ar to, kad ja tu kaut ko sasniedz, ja tu kaut ko labu izdarīji, bieži vien saka paveicās. Es saku, ka veiksme ir jānopelna. Lai būtu veiksmīgs, tev jāsaprot, ko tu dari, un tev jāizstrādā stratēģija, kā tu to darīsi, kāpēc tu to darīsi, un sagatavot vidi. Tas ir attiecīgi infrastruktūra un piebarošana un rūpes par meža zvēru. Un jo tu vairāk esi sagatavojies, jo lielāka iespējamība, ka tev paveiksies. Kas ir ar šito? Es uz šito visu laiku skatos, bet nevaru saņemties. Barotavām dozators. Kā to pievieno? Kā viņi liek? Liek zem mucas apakšā, zem mucas un strādā kā karuselis. Šeit birst graudi iekšā un ik pa laikam viņš ieslēdzās un sāk griezties. Un pa šeien met ārā graudus izkaisa uz visām pusēm. Īsu brīdi pastrādā, aizvarās, graudi saķīlējās. Tā teikt, pret to lāpsiņu, tad cik izbirst, tik izbirst, un te arī paliek, un visu viņš gaida. Un tev nav nekas, ko grūstīt, ko gāzt, ko laust, ja viss tas ir pacelts bišķiņa augšā. Tu vari arī uzstādīt, cik bieži laiku? Jā, dienas, nedēļas dienas, laiku, cikos, cik ilgi strādā. Viss ir saprogrammēts. Ļoti vienkārši pie tā, kam programmējās. Un kurā galā? Kā to piestiprina? Zem mucas. Ar kuru galu? Ar šitan ir muca. Pa šeien birst iekšā. Baigi labi, ja jūs baidaties par to, ka kaut kādi pa daudz graudu kaudzi ir izbirusi pie mucas, pie barotavas, tad šis te dozators patiesībā nodrošina nepārtrauktu graudu padevi, bet nav lielos apjomos. Cūciņām ļoti patīk. Laba lieta, ka var iestādīt nedēļas dienas. Pieņemsim, ka jūs esat pilsētnieks un sestdienās tikai varat aizbraukt. Nu, tad uzlieciet viņu, lai viņš iedarbinās piekdien un sestdien. Un pārējās dienas nē. Un zvēri palēnām pieradīs pie tā, ka
kāds cikls ir, kad tur būs kaut kas. Nevis ar savu klātbūtni, ar braukšanu, ar to, kad pieradināt pie mašīnas, kad jūs atbraucat, kaut ko atstājat, un tad viņi zina, ka reku mašīna aizbrauc, mēs varam iet tagad skatīties, jo viņš aizbrauca, jā. Kamēr mašīna nav aizbraukusi. Patiesībā fantastiski štēli izgudrot. Dabā, mežā mazāks traucējums no cilvēka. Un, lai to visu redzētu, kas tur notiek tajā mežā, mums ir arī, skatos, ir kamera. Un arī kamera, tas ir tieši tāpat tā kamera pie Barotavas liek, un taisam monitoringu, kādos laikos, cikos tas zvērs nāk, un attiecīgi varam savu laiku plānot līdz ar to. Protams, tie zvēri nāk, tie laiki mainās, un es esmu pamanījis, ka tas ir saistīts ar mēnesi fāzēm. Bet, ļoti daudz mednieki saka, ka tam nav nekāda sakara. Varbūt nav. Palikās kā kurā vietā? Kur atkarīgs no blīvuma, no barības bāzes? No daudz kā, jā. Ja tur ir šausmīgi daudz cūks, man liekas, viņiem ir pie kājas šitāds mēnesis, tāds mēnesis vai vēl kaut kāds mēnesis. Jā, tas vairāk saistās ar tiem zvēriem, kas ir uz vietas, jā, bet kur jaunā mēnesī, kad no veca mēneša uz jaunu mēnesi pāriet, tas ir tumšā nakts. Vakaros ļoti aktīvi zvēri. Cūka, bars, viņi jau iet pa loku, viņas cikls, viņas maršruts, tās mammas iestaigātais, un tad tur, tam nav nekāda baiga lielā sakara. Tu esi mēģinājis, vai kāds jums veikalā to, kā saules baterija šitam strādā? To es nezināšu pastāstīt. Pa dienu uzlādē, akumulators ir pievienots pa dienu. Šitai kamerai ir iekšā jau akumulators, tas saules baterija lādē to akumulatoru. Pa dienu viņš uzlādē, attiecīgi pa nakti jau strādāja vairāk pa nakti. Jā, ar nosacījumu, jā, mēs nebarojam putnus. Tur nevar, man liekas, man var samazināt kaut kādu šito te jutību uzlikt, lai viņš tur uz tiem dziedātāji putniem baigi nereaģē. Jā, visādi var. Jā, jutību var samazināt, bet atkal redzi atnāks kuilis, kurš šeit ar nazīti un dakšiņu. Viņš jau baigi nelēkā pa turieni. Viņš jau lēnu atnāk, lēnu paēt un aiziet. Pieņemsim, ja mēs Barotavā esam uztaisījuši Barotavu, ka mums ir zaru čupa, kas ir jānostum nost, lai tiktu klāt tai barībai. Lai attiecīgi arī, lai putnus ieškas pārāk nebarotu, bet gaidītu attiecīgi tā, ka tas... Viņš tā, ka maitās gabals to čupu nemaz nenostum. Kā viņš tos ņukuri tur iebāž, to atnāc, pasties zaru čupu, kā stāvēs, tā tur viss kārtībā. Pelīts apēduši. Cūku bars noņem to čupu vispār malā. Tā ir skaidrs, jā, cūkas ir bijušas. Kuilīts ļoti prātīgs, ļoti tā. Cūka ir cūka, bet uzvedās savādāk. Labi. Šitas arī. Jā, es tieši gribēju prasīt. Šitais ir tas pats variants, kas ir domāts. Šitais, lai tie graudi nebūtu čupā, nebūtu pie mucka. Mums daudzi taisa muca, ja tur kaut kas birst, kad dozators ir trubiņa, tur čupiņa visu laiku. Tagad no aprīļa mēnesa, ja tajā vietā ir dzērves, un dzērves ir pamanījušas, kad var apmeklēt Barotavu, tad patiesībā dienas laikā šitais aparāts sabildē to dzērvi tur visas dienas garumā. Un šitas ir ļoti labs dozators. Noliekam viņu šādi, viņš stāv vertikāli. Tur iekšā ir graudi, un viņi ārā nebirst. Un viņus no šejienes izkiksēt kaut kā ir grūti. Bet atnāk lops, kas var viņu grūstīt, viņš viņu apgāž. Kaut kas birst. Pastum, kaut kas birst. Vēlreiz izstāsti, kā viņš stāv uz kādu principu? Šitā liekam ar domu, kad lietus, ja līst, lietus notek te, tur mitrums nenāk iekšā. Bet viņš tā kā valstās par zemi vai kā? Jā, viņu veļot, tie graudi kustās un viņi birst ārā. Dozatori, viņš piebarojama. Jā, šito jau var apēst īsti nevar. Nevar. Un te ir vienkārši kaut kādu striķi vai kaut kādu, bet ar kaut kādu metāla. Lai neiespārda purvā gluži. Savādāk kā vēls, tā aizvēls uz kaimiņu kolektīvu un jēgas nekādas. Jā. Labi, un mēs tagad esam uzlaijuši darbu, piebarojuši, uzlikuši kameru, cūks nāk, ir tornis. Ir tornis. Jā, saliekams. Ir saliekams tornis, ienesams tajā vietā, kur ātri vajag ienest un uz pārējām vai pie lauka, ja kur nāk ziemājas roka augšā vai zirņu sējumus vai vēl kaut ko pupas.
Bet, kāpēc turnis, kāpēc mēs te pie turnīša iekārtojamies? Tāpēc, ka turņi arī ir droši vien šobrīd viena no tām lietām, ko visi būvē liekvietās. Jā, šis ir forši tas, ka tu vari aiznest un atnest un uzlikt, kur tev vajag, atkarībā no situācijas. Tīpaši vasarā, kad būs postījumi, kur varēs redzēt uz lauka, kur vairāk tās cūkas nāk, tad var pārvietot pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Galvenais jautājums par šīm te trepēm. Jums ir risinājums, lai viņas neaizstiep? Jo uzreiz Džeki saka, šito ienesīs, un tev tur metāli savācēji atbrauks, aizvāks, aizvedīs. Tāpēc jau viņš ir salokāms un samontējums liekam uz to vakaru, kad mēs sēdēsim, pēc tam noņemam nost. Tas nav stacionārais. Tas ir tieši priekš lauku uz postījumiem, lai ietu sēdēt. Kā tu labībā neliksi tur gluži stacionāru torni. Kā tas, pēc tam brauks kombains un pārbrauks pāri. Tur mazākais postījums ir, ka kombains pārbrauks pāri, bet ja tas kombains tiks sabojāts, tie ir 10 000. Jā, nedod Dievs. Un tad kā tas mednieks kompensēs tam kombainierim tos zaudējumus? Es vienreiz atceros, šito foršu saloka, cik svaras apmēram var pacelt? Viens pats var aiznest vai Jo, kā? droši viegli, 20 kādu kilogramu. Dievs, tas ir tik forši. Es kaut kādā vienā reizē uz lauka bija mednieki bija nolikuši torni, tas tornis bija apgāsts, un tad es viņu kaut kā pati pārvēlu. Bet viņš tāds metāls sametināts tādām kājņām. Es viņu pārvēlu, pēc tam uzcēlu un sēdēju. Tā kā visu var izdarīt. Jā. Bišķiņi ar mazu piepūlīt. Bet jā, 9 veikali, SIA ieroči, arī makšķerniekiem varat šeit nākt un skatīties. Cik tev līdeks jau ir? Es neesmu bijis. Mārs nav bijis. Jā. Dievs, tas ir jautājums jāceļ. Bet visā Latvijā 9 veikali, SIA ieroči. Tu esi Rīgā sastopams. Ja atnāk uz Rīgu un pēkšņi kaut ko nevar atrast, kaut ko vajag, kas notiek? Sarunājam, atrodam, sagādājam. 9 veikali, kaut kur jau ir. Ja internetā mūsu mājaslapā var redzēt, kad prece ir, tad kādā no 9 veikaliem viņa ir. Visu noorganizēsiet? Visu varam sarunāt, visu noorganizēsim. Un vēl, man liekas, ļoti svarīgi tas, ka, ja jums ir slinkums kaut kur braukt, jūs varat iet mājaslapā, ieroči.lv, tur var visu pasūtīt, apstīties, izvērtēt, piezvanīt un tā tālāk. Sazvanīt, sarunāt, sagādās, tā kā būs uz vietas tur, kur visērtāk viņu paņem, tad atkal atzvanīs un norganizēs saņemšanu. Un pats galvenais, te var atnākt un iedzert kafiju. Un parunāties ar mums.